Es aicinu paņemsim savus bībeles un atvērsim Mateja 5. nodaļu. Mateja 5. nodaļa, un es lasīšu no 1. panta. Kad viņš ļaužu pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa. Savu muti atdarījis, viņš tos mācīja sacīdams: svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Lūksim. Kungs Jēzu, mēs esam pateicīgi, ka mēs varam nākt un studēt kopā Tavu vārdu. Kungs, lūdzu, ka Tu mūs palīdzi pagodināt Tavu vārdu šodien, kā Tu to esi pagodinājis. Un, Kungs, lūdzu, ka mēs mācamies lēnprātību. Kungs, Tu esi teicis, ka Tu esi lēnprātīgs. Jēzu, un Tu teici, lai mēs mācamies no Tevis. Un to mēs šodien vēlamies darīt. Palīdz mums mācīties lēnprātību no Tevis, Jēzu. Mēs to visu lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Kāda maza pilsēta vēlējās noskaidrot tās vislēnprātīgāko iedzīvotāju. Tika izveidota aptauja, kas beigās noveda pie kāda konkrēta cilvēka. Šo ceremoniju apmeklēja visas šīs pilsētas svarīgākās personas. Un šim cilvēkam tika pasniegta medaļa par vislēnprātīgāko cilvēku pilsētā. Taču nākamajā dienā viņiem vajadzēja šo medaļu paņemt projām no viņa, jo viņš ar to staigāja apkārt. Un tas ir tas, kā lēnprātība darbojas. Tiklīdz tu domā, ka tu esi to dabūjis, tu to pazaudē. Es vēlos šodien kopā ar jums pasīties uz jau 3. no šīm svētībām Mateja 5. nodaļā, 5. pantā. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Es zinu, ka man pašam ir bijis brīnišķīgs laiks studējot šīs svētības, un es zinu, ka Dievs ir strādājis pie manis, lai tās kļūtu par realitāti manā dzīvē. Es arī ceru, ka katrs no jums varat apliecināt to pašu. Šodien mēs esam nonākuši jau pie 3. no šīm svētībām, un visas no šīm svētībām patiesībā ir paradoxāls. Kā es teicu, ka paradoks, tā ir patiesība, kas stāv uz galvas un gaida pēc uzmanības. Mēs Bībelē atrodam ļoti daudz šādu paradoksu. Caur nāvi nāk dzīvība, zaudētāji ir ieguvēji, caur vājību nāk spēks, caur nabadzību nāk bagātība. Pirmie būs pēdējie un pēdējie būs pirmie. Kas savu dzīvību grib paturēt, tas to pazaudēs, un kas pazaudēja savu dzīvību, tas to atradīs. Un kad mēs paskatāmies uz Kristus dzīvi, mēs redzam, ka viņā mēs atrodam katru vienu no tiem. Viņš pazemojās, lai mūs paaugstinātu. Viņš kļuva par kalpu, lai darītu mūs brīvus. Viņš kļuva nabags, lai darītu mūs bagātus. Viņš tika pārdots, lai mūs atpirktu. Viņš kļuva par lāstu, lai mēs tiktu attaisnoti. Un arī šī svētība nav mazāk paradoxāla. Svētīgi ir lēnprātīgie. Nevis tie, kur ir pašpietiekami, nevis pašpārliecinātie un varenie, nevis paštaisnie, bet svētīgi ir lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Jēzus mācekļiem tajā laikā tās bija šokējošas ziņas. Izraēla tauta gaidīja Mesiju, kurš nāktu un atbrīvot viņus no Romas verdzības un atjaunot Izraēlas neatkarību. 63. gadā pirms Kristus Romas Pompejs iekaroja Palestīnu. Tādā veidā atņemot jūdiem neatkarību, ko viņi pirms neilga laika bija tik smagā cīņā izcīnījuši. Tādā veidā nonākot Romas pakļautībā. Jūdiem tik ļoti šī apspiestība nepatika, kad Jēzus Jāņa 8. nodaļā teica: jūs atzīsiet patiesību, un patiesība jūs darīs brīvu. Viņi atbildēja: mēs esam Ābrahāma dzimums, neesam bijuši neviena cilvēka vergi. Bet nevēlējās atzīt, ka tajā brīdī viņi atradās Romas verdzībā. Taču tajā pašā laikā viņi ticēja un gaidīja šo Mesiju, kuram bija jānāk.
Taču viņa uzskats par Mesiju bija kā par politisku un militāru vadītāju, kurš atbrīvot viņus no Romas varas un izveidot savu valstību šeit uz zemes. Mācekļi pat jautāja Jēzum: Kungs, vai tu šajā laikā atkal uzcēlis Izraēlām valstību? Taču Jēzus nevienā nācis, lai apgāstu Romu. Tāpēc, kad Pilāts pratināja Jēzu un jautāja Jēzum: vai tu esi jūdu ķēniņš? Jēzus atbildēja: mana valstība nav no šīs pasaules. Tu nesaproti, kāds ķēniņš es esmu. Es neesmu nācis, lai būtu par politisku vai militāru vadītāju. Es neesmu šeit, lai karotu pret Romu. Viņi bija to palaiduši garām. Pirms viņiem varēja būt brīvība no Romas, viņiem vajadzēja brīvību no grēka. Un tāpēc, kad Jēzus sāka savu kalnu svētkrunu, daudzi no tiem, kur to dzirdēja, bija šokā. Jūs varat iedomāties viņa reakciju. Viņi ir gaidījuši Mesiju, kurš atnāks un patrieks viņu ienaidniekus. Un Jēzus sāka savu svētkrunu ar vārdiem: svētīgi ir garā nabagi. Svētīgi tie, kam bēdas. Svētīgi lēnprātīgie. Kas tas par Mesiju? Kādu sekotājus viņš iegūs? Kam ir vajadzīgi daudz bēdīgu raudātāju? Tu neiekaros Romu. Ir kādu, kurš ir lēnprātīgs. Laupījumu dala stiprie un varenie, nevis lēnprātīgie. Tas gāja burtiski pret visu viņu domāšanu. Viņi nespēja tam noticēt. Kā viņš var būt Mesija? Jēzus teica: mana valstība pieder tiem, kuri ir garā ubagi. Tiem, kuri raud un sēro par savu grēku. Un tiem, kuri ir lēnprātīgi. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Kas tad ir lēnprātība? Kad mēs domājam par lēnprātību, kas mums bieži nāk prātā? Paskatoties sinonīmus vārdam lēnprātīgs, mēs varam atrast kautrīgs, vājš, gļēvs un pasīvs. Tas ir bieži tas, kas mums nāk prātā, kad mēs domājam par kādu kā lēnprātīgu. Taču tas nav tas, ko šis vārds nozīmē. Tas nav kāds, kuram nav mugurkaula. Tas nav kāds, kurš baidās no savas ēnas. Tas nav kāds, kurš iziet uz kompromisu. Tas nav miers par katru cenu. Un tas noteikti nav gļēvulis. 4. Mūzes 12.3 mums ir teikts, ka Mūzus bija vislēnprātīgākais cilvēks virs zemes. Un, kad mēs domājam par Mūzu, viņš noteikti nebija gļēvs vai vājš vai kāds, kurš iziet uz kompromisu. Viņš bija spēcīgs, viņš bija varens vadītājs, viņš bija vīru vīrs. Taču Bībele saka, ka viņš bija vislēnprātīgākais cilvēks virs zemes. Kas tad ir lēnprātība? Ja mēs paskatāmies, kā šis vārds tika lietots klasiskajā grieķu valodā, šis vārds tika lietots, lai runātu par kaut ko, kas ir maigs, rāms vai miermīlīgs. Šis vārds tika lietots par vieglu vēju vai par mērenām zālēm. Ne par daudz, ne par maz. Viegls vējš atdzesē un nomierina. Vētra izposta. Zāles pareizā proporcijā dziedina. Par daudz tās var kaitēt. Taču galvenokārt šo vārdu lietoja, lai runātu par trenētiem zirgiem. Jauns kumeļš, jūs ziniet, viņš ir diezgan traks. Un, ja jūs pamēģināt tādam uzkāpt mugurā, viņš diezgan ātri jūs nosies zemē. Un tad šie zirgi tika attiecīgi trenēti un pakļaut, lai ar viņu varētu vai nu doties karā, vai piedalīties kādās sacensībās. Viņi tika pakļauti tā saimniekam. Šis zirgs vēl joprojām bija tikpat spēcīgs un ātrs kā pirms tam. Taču viņa griba tika pakļauta. Un tāpēc šo vārdu izmantoja, lai runātu par spēku, kas ir pakļauts. Par spēku, kas ir pakļauts augstākai varai. Padarīt zirgu lēnprātīgu nozīmēja pakļaut to saimnieku vajadzībām. Un kad šis vārds ir attiecināts uz cilvēku, tas nozīmē, ka kāds, kurš agrāk ir dzīvojis sev, kāds, kurš ir dzīvojis pēc sava prāta un gājis savu ceļu, kāds, kurš ir teicis, es darīšu, ko es gribēšu, un es pats būšu savas dzīves noteicējs, un neviens man nepateiks, kā man dzīvot. Šim cilvēkam būt lēnprātīgam, nozīmē, ka viņa griba ir tikusi salauzta
un viņa dzīve pakļauta un nolikt zem Kristus autoritātes. Un tāpēc, ka Bībele ir labākais skaidrojums Bībelē, arī mēs šodien lietosim Bībeli. Un pirmā raksturvieta, uz kuras vēlos vērst jūsu uzmanību, ir 37. psalms. 37. psalmā mums ir Bībeles skaidrojums lēnprātībai. Mēs pavisam droši varam teikt, ka trešā svētība ir citāts no 37. psalma. 37. psalmā, 11. pantā. Bet lēnprātīgie iemantos zemi un baudīs mieru pa pilnam. Tas ir pa vārdam no Mateja 5.5. Sveitīgi lēnprātīgiem, jo tie iemantos zemi. Un mēs bez šaubām varam teikt, ka Jēzum šī raksturvieta bija padomā, kad viņš runāja par lēnprātību. 37. psalms no 1. līdz 11. pantam. Paskatieties 1. pantā. Nesaniknojies par tiem, kas ir nekrietni, un nekļūsti naida pilns pret ļaunu darītājiem. Lēnprātīgs cilvēks ir pirmkārt kāds, kurš atrodas ļaundaru vidū. Viņš atrodas ienaidnieku teritorijām. Viņš dzīvo pasaulē, kurā valda ļaunums un tumsa. Un pirmā lieta, ko mēs iemācāmies par lēnprātīgu cilvēku, ir tā, ka viņš nesaniknojas. Viņš neuztrauc. Viņš nekrīt panikā dēļ tā, kas notiek viņam apkārt. Vai tā būtu politiska situācija, vai tas būtu karš, viņš neuztrauc. Viņš nesaniknojas. Kāpēc? Mēs redzēsim, ka viņam ir stingra paļāvība uz Dievu. Lēnprātības pamatā ir stingra uzticība un paļāvība uz Dievu. Viņš nav vienaldzīgs par to, kas notiek apkārt. Taču tajā pašā laikā viņš zina, ka aiz viņa stāv liels un varens Dievs, kurš visu kontrolē. Viņš zina, ko Bībele saka Romiešiem 8.28, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Viņš zina, ka Dievs kontrolē situāciju. Viņam ir stingra uzticība un paļāvība uz Dievu. Viņš ir nodevis savu dzīvi Dieva rokās, un viņam ir pārliecība, ka Dievs par viņu parūpēsies. Otrakārt, lēnprātīgs cilvēks neapskauž tos, kas dara netaisnību. Šeit mums ir teikts, nekļūsti naida pilns pret ļaunu darītājiem. Pareizāk būtu kā jaunajā tulkojumā ir neapskaud tos, kas dara netaisnību, jo tie drīz vītīs kā stāsts un kaltīs kā zaļa zāle. Lēnprātīgs cilvēks neapskauž tos, kas dara netaisnību. Pravietis Jeremija uzdeva tieši to pašu jautājumu. Jeremijas 12. nodaļā, 1. pantā. Kāpēc bezdieviem viņu ceļš labi izdodas, un visiem krāpniekiem labi klājas? Tu tos iedēstīji, tie iesakņojas, tie aug un atnes augļus. Tu esi tuvu viņu mutei, bet tālu viņu sirdīm. Ļoti bieži mēs redzam, ka tiem, kuri dara netaisnību, veicas daudz labāk nekā tiem, kuri paklausa Dievu. Bieži vien tie ir pasaulīgie cilvēki, kuriem dzīvē viss labi izdodas. Taču ko dara lēnprātīgs cilvēks? Pirmkārt, viņš neapskauž tos, kuri dara netaisnību. Viņš neapskauž cilvēkus, kuri ir izgājuši uz kompromisu, lai iegūtu pasaulīgu labklājību. Paskatieties 7. pantā. Mums ir tā pati doma. Esi klustā kunga priekšā un gaidi uz viņu. Neesi sašuts, ja kādam laimējis un ir sekmes. Nedz arī par vīru, kas dara blēdības. Viņš neapskauž tos, kas dara blēdības, jo viņš zina, ko Dievs ir pateicis par viņiem, un viņš zina, ja Dievs to ir pateicis, tad tā ir patiesība. Neapskaut tos, kas dara netaisnību, jo tie drīz vītīs kā stāsts un kaltīs kā zaļa zāle. Viņam ir stingra paļāvība uz Dievu vārdu. Treškārt, lēnprātīgs cilvēks cer uz to kungu. Paskatieties 3. pantā. Ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē
un dzīvo ar godu. Kad visi citi dara ļaunu, lēnprātīgs cilvēks cer uz to kungu un dara labu. Viņš iet pretējā virzienā, viņš peld pret straumi. Viņa acis ir vērstas taisni uz Dievu. Viņš ir kā iejūgts zirgs, kurš neskatās ne pa labi, ne pa kreisi. Viņa acis ir vērstas taisni uz priekšu. Viņš neskatās apkārt. Viņš ir vērsis savu skatienu uz Dievu. Un tāpēc, ka viņa griba ir pakļauta Dievam, viņš paklausa. Ja Dievs saka ej, viņš iet. Ja Dievs saka stāvi, viņš stāv. Un viņš paliek tajā vietā, kurā Dievs viņu ir ielicis. Dzīvo, ja paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Ļoti bieži, kad mūsu dzīvēs nāk kāds spiediens no ārienes, vai tas būtu finansiāls vai ekonomisks, ko mēs bieži gribam darīt? Iet projām, braukt prom, meklēt citu vietu. Un ja arī dažreiz tas ir nepieciešams, tad lēnprātīgs cilvēks paliek tajā vietā, kurā Dievs viņu ir ielicis. Un viņš dzīvo ar godu. Kāpēc? Jo viņam ir stingra uzticība uz Dievu. Ja Dievs mani šeit ir nolicis, viņš arī par mani parūpēsies. Viņam ir stingra paļāvība uz Dievu. 4. lēnprātības izpausme. Lēnprātīgs cilvēks meklē prieku savā kungā. 4. pants. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos pēc tā, kā tavs sirds ilgojas. Dievs dod labas dāvanas saviem bērniem. Mateja 7.11 mēs lasām, Jēzus saka, ja tad nu jūs ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāvanas. Vai tad jūs tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas viņu lūdz? Nedaudz augstāk 7. pantā Jēzus saka, lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, un jūs atradīsiet. Klaudziniet, un jums taps atvērts. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos pēc tā, pēc kā tev sirds ilgojas. Kas ir tas, pēc kā lēnprātīgs cilvēks sirds ilgojas? Tas ir Dievs. Tas, ko mēs vēlamies, ir Dievs. Un ja mēs meklēsim savu prieku Dievā, mūsu kungā, Dievs mums dos vairāk no sevis. Jākab 1.17 ir teiks, ka katrs labs devums un pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva, pie kura nav ne pārmaiņu, ne pārgrozība ēnas. 5. lēnprātības izpausme, jeb pazīme. Lēnprātīgs cilvēks pavēl tam kungam savu ceļu. 5. pāns. Pavēl tam kungam savu ceļu un ceri uz viņu. Gaļā viņš tad arī darīs. Viņš tavai taisnībai liks starot kā gaismai un tavām tiesībām kā saulainai dienai. Burtiski tas vārds ir uzvel. Uzvel tam kungam savu ceļu. 1. Pētera vēstulē 5.6 mums ir pateikt tieši tā pati doma. Te nu pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Metiet savu zudīšanos, jeb raizes uz viņu. Raizes par darbu, raizes par ģimeni, raizes par nākotni, raizes par draudzi. Uztici tās Dievam, jo viņš gādā par jums. 5. lieta, ko mēs iemācāmies par lēnprātīgu cilvēku, ir tā, ka lēnprātīgs cilvēks neuztraucas. Viņš ir uzvēlis visas savas ikdienas rūpes Dievam, un viņš cer uz Dievu. 6. punkts. 7. pants. Eisi klustā kunga priekšā un gaidi uz viņu. Neesi sašuts, ja kādam laimējis un ir sekmes, nedz arī par vīru, kas dara blēdības. Eisi klus tā kunga priekšā un gaidi uz viņu. Lēnprātīgs cilvēks gaida uz Dievu. Viņš necenšas izdomāt kaut ko uz savu galvu. Viņš ir pakļāvis un nodevis sev pilnībā Dieva rokās. Un dažreiz viss, ko mēs varam darīt, ir gaidīt uz Dievu. Dāvids rakstīs, gaidīju uz to kungu, un viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu saucienu.
Viņš man izvilka no ciešanu bedres, no dubļainām dūņām un cēla manas kājas uz cietas klints, stiprinādams manus soļus. Dzirdēju par kādu vīru, kurš sēdēja savā ofisā, viņam apkārt visur bija karaspēks. Viņš bija pilnībā ielēns. Un viens no viņa vīriem ieskrien pie viņa un saka, viņi nāk. Un viņš sēž savā ofisā un dzied dziesmas Dievam. Un viņš saka, ko tu dari? Viņi ir apkārt, viņi mūs ielēkuši, viņi mūs nogalinās. Un viņš saka, ko tu gribi, lai es daru? Ko es varu darīt? Ja Dievs grib mani pasargāt, viņš to var izdarīt. Bet ja Dievs grib, lai es mirstu, es labāk mirstu dziedot dziesmas Dievam. Redziet, lēnprātīgs cilvēks necenšas vienmēr visur atrast risinājumu. Lēnprātīgs cilvēks gaida un paļaujas uz to kungu. Viņš nepaļaujas uz savu gudrību, Salmāna pamācības 3:5. Paļaujieties uz to kungu no visas sirds un nepaļaujieties uz savu prāta gudrību. Bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas takas. Un pēdējais. 8. pantā. Atmet dusmas un neļaujies bardzībai. Neiekarsti niknumā, jo no tā ceļas tikai ļaunums. Kļūt dusmīgam un ļauties bardzībai ir pretējais lēnprātībai. Tā vietā, lai ļautos bardzībai, Dieva vārds saka, uzticies tam kungam, paļaujies uz to kungu, viņš tevi attaisnos. Tajā pašā laikā mēs zinām, ka ir iespējams būt dusmīgam un negrēkot. Efeziešiem 4:26. Dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet, jums dusmojieties un nedodiet vietu vēlnam. Tur ir būt dusmīgs un negrēkot. Jēzus bija dusmīgs. Viņš bija dusmīgs uz farizejiem, viņš bija dusmīgs uz rakstu mācītājiem. Mēs lasām, ka viņš izveidoja pātagu un izdzina ārā visus cilvēkus no Dieva tempļa, kur viņa māju, kur viņa namu bija pārtaisīta par tirgus laukumu. Taču šajā pašā laikā Jēzus neaizstāvēja sevi Pilāta priekšā. Lēnprātīgs cilvēks nekad neaizstāv sevi, taču viņš vienmēr ir gatavs aizstāvēt citus. Tā ir lēnprātība. Tas ir savaldīts, pakļauts spēks, kas izpaužas pirmkārt uzticībā uz Dievu. Otrkārt, viņš neuztrauc par situāciju tam apkārt. Viņš neapskauž tos, kas dara netaisnību. Viņš cer uz to kungu, viņš atrod prieku savā kungā. Viņš savu dzīvi ir uzticējis Dievam. Viņš gaida uz Dievu. Viņš nav kāds, kurš ātri iekaras dusmās. Tas ir lēnprātīgs cilvēks. Paskatīsimies vēl uz dažiem piemēriem. Kā izpaužas lēnprātība? Kā izskatās lēnprātība dzīvē? Atveriet 1. Mūzes grāmatu 13. nodaļu. Šeit mums ir stāsts par Ābrahāmu. Dievs bija izredzējis Ābrahāmu no visiem cilvēkiem pasaulē. Dievs noslēdz derību ar Ābrahāmu. Dievs teica 1. Mūzes 12, izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, kur es tev rādīšu. Un es tev darīšu par lielu tautu. Es tev svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Ābrahāms bija Dieva izvēle. Taču ziniet, ka Ābrahāmam devās līdzi arī Lats, viņa brāļa dēls. Paskatieties 7. pantā. Tā izcēlās strīds starp Ābrāma lopu ganiem un Lata lopu ganiem. Viņi nespēja sadalīt zemi. Mums ir teiks, ka viņu mantība bija tik liela, ka viņi vairs nespēja sadzīvot kopā. Un ja mēs padomājam, tad Ābrahāms varēja teikt Latam, es dabūju derību. Mani Dievs izredzēja. Man Dievs apsolīja šo zemi. Lats bija tikai pieceļotājs. Ābrahāmam bija visas tiesības uz zemi. Ābrahāmam bija var izvēlēties, kur viņš gribēja iet. Viņš varēja pastāvēt par savām tiesībām. Taču pastieties 8. pantā uz Ābrahāma atbildi.
Un Ābrahams teica Latam, lai nebūtu strīdu starp mani un tevi, starp maniem lopu ganiem un taviem ganiem, jo mēs esam brāļi, vai visa zeme nav tavā priekšā? Labāk šķiries no manis. Ja tu gribi iet pa kreisi, es iešu pa labi. Bet ja tu gribi iet pa labi, es iešu pa kreisi. Ābrahams saka Latam, es nevēlos tev strīdēties. Tu izvēlies, kādu zemi vien tu vēlies. Un es vienkārši paņemšu to, kas paliks pāri. Jūs varētu domāt, Ābraham, ko tu dari? Tu viņam atdos vislabāko zemi. Taču tā ir lēnprātība. Vai Ābrahamam bija tiesības uz šo zemi? Viņam piederēja apsolījums. Viņam bija spēks, viņam bija vara, viņam bija tiesības. Taču viņš neizmantoja savas tiesības, lai aizstāvētu sevi. Viņš uzticēja savu ceļu Dievam. Viņš zināja, ka Dievs visu kontrolē. Viņš zināja, ka ja Lats būtu gājis pa labi, Dievs būtu parūpējies par Ābrahamu. Ja Lats būtu gājis pa kreisi, arī tad Dievs būtu parūpējies. Lēnprātīgs cilvēks neizmanto savas tiesības un varu savam labumam. Mums ir jāiemācās. Romiešiem 12:10. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā. Tāpat kā Ābrahāms. Tad mums ir Mūzes. Kā jau teicu, 4. Mūzes grāmatā, 12. nodaļā mums ir teiks, ka Mūzes bija ļoti lēnprātīgs. Lēnprātīgāks nekā visi citi cilvēki virs zemes. Mēs lasām, kā Ārons un Mirjama kurnēja pret Mūzu. Vai tas kungs tikai ar Mūzu vien ir runājis? Vai viņš arī ar mums nav runājis? Kas tas Mūzes tāds ir? Mēs varētu gaidīt, ka Mūzes teiktu, jums nav tiesība ar mani tā runāt. Jums nav tiesība pret mani kurnēt. Es esmu Dieva izredzēts kalps. Es runāju ar Dievu vaigu vaigā. Taču Mūzes to nedarīja. Tā vietā viņš uzticēja šo situāciju Dievam. Un paskatieties, ko Dievs atbildēja 6. pantā. Un tas kungs sacīja, klausiet tagad manus vārdus. Ja jūsu vidū ir pravietis, es tas kungs viņam atklājos vai nu parādībās, vai es ar viņu runāju sapņos. Tāds nav mans kalps Mūzes, kas visā manā namā ir uzticams. Vaigu pret vaigu es ar to runāju. Un ne ar parādībām, ne ar mīklām, bet redzēdams viņš ir redzējis tā kunga vaigu. Kāpēc jūs nebīstieties runāt pret manu kalpu Mūzu? Dievs aizstāvēja savu kalpu Mūzu. Lēnprātīgs cilvēks uztic Dievam savu lietu, savu situāciju tā vietā, lai aizstāvētu sevi. Tev nevajag aizstāvēties, ja tev ir taisnība. Lēnprātība neaizstāvās. Un kā mēs redzam, to Mūzu gadījumā tā absorbē uzbrukums un aizvainojums, kas ir raidīti pret tevi. Tas ir kā boksamais. Neviens boksers netrenējas ar akmens maisiem. Viņš strādā ar mīkstu materiālu, kas absorbē triecienu. Lēnprātība ir ļoti brīnišķīga, bet sāpīga disciplīna. Tas ir kā sūklis, kas uzsūdz kritiku. Kā jūs teicat, tad lēnprātīgs cilvēks nav miers par katru cenu. Viņš ir spējīgs dot pamatotu un bībelisku kritiku. Taču viņš to dara pazemībā un lēnprātībā. Un viņš spēj uzņemt kritiku. Viņš ir viegli ievainojams. Mums katram ir jāatbild jautājumu, kā es uzņemu kritiku un vai es mīlu tos, kur to dod. Tas ir tieši tas, kā Jēzus ir aprakstīts 1. Pētera vēstulē 2. nodaļā. Viņš zaimos neatbildēja ar zaimiem. Ciesdams nedraudēja, bet atstāja visu tam, kas spriež taisnu tiesu. Mūzes neaizstāvējās, bet tā vietā atstāja to Dieva ziņā, un Dievs viņu aizstāvēja. Arī Jāzeps. Kad Jāzepa brāļi ieradās Ēģiptē pēc pārtikas, jo mājās bija bats, Jāzeps bija kļuvis par valdnieku Ēģiptē aiz faraona.
Un šeit nāk viņa brāļi, lai nopirktu labību. Un viņš varēja teikt, atļaujiet jums man pastāstīt kādu atgadījumu. Pirms es pasaku nē. Viņam bija vara viņus sagūstīt un iemest cietumā. Viņam bija vara atriepties viņiem par to, ko viņa brāļi viņam bija nodarījuši. Taču viņš to nedarīja. Viņš neatriebās par to, ko viņi bija viņam darījuši. Kāpēc? Jo viņš zināja, ka tas bija Dieva plāns. Viņš zināja, ka Dievs kontrolēja situāciju. Tas bija Dieva plāns, ka Jāzeps tika pārdots. 1. Mūzes 50:20 ir teiks, ka jūs gan bijāt cerējuši man ļaunu darīt, bet Dievs ir par labu vērsis, gribēdams, kā šodien redzams, daudz ļaužu saglabāt dzīvus. Tas bija Dieva plāns, un Jāzeps uzticējās Dieva plānam. Tā vietā Jāzeps mēs lasām, ka viņš apkrāva savus brāļus ar visādiem labumiem un aizsūtīja viņus mājās pie sava tēva. Viņš redzēja, ka jaunākais brālis Beņamīns nebija kopā ar viņu. Viņš ilgojās redzēt savu brāli Beņamīnu. Jāzeps bija lēnprātīgs. Arī Dāvids. 1. Samuēla 24. Sauls centās nogalināt Dāvidu. Viņš zināja, ka Dāvids ir Dieva svaidītais ķēniņš, un Saulam tas nepatika. Viņš dzinās pakaļ un centās notvert Dāvidu pa visu Izrēlu. Taču vienā dienā Sauls bija iegājis salā, un šeit Dāvidam bija iespēja viņu nogalināt. Un tas bija tieši tas, ko visi Dāvida vīri viņam teica. Dāvid, nepalaid garām šo izdevību. Šī ir tava iespēja. Šī ir tā diena, par kuru Dievs tev ir sacījis, redz, es tavu ienaidnieku nodošu tavās rokās, un viņam tu darīsi, kā tavām acīm labi patiks. Dāvid, nepalaid garām. Tā ir tava iespēja, tā ir tava izdevība. Un Dāvids piecēlās un slepus nogrieza Saula virsvārku stūri, lai Sauls zinātu, ka viņš bija tur, bet viņu nenogalināja. Dāvidam bija iespēja. Viņam bija nazis, viņš bija svaidītais ķēniņš, taču viņš neizmantoja savas tiesības, lai aizstāvētu sevi un gūtu savu labumu. Nedaudz vēlāk, Dāvida dzīvē 2. Samuēla 16, kad Dāvida dēls Absaloms centās pārņemt varu valstī un gāzt savu tēvu no troņa. Dāvids bija spiests pamest Izrēlu. Viņam bija jādodas pāri Jordānai, un viņš ceļā satika Šimeju, vienu no Saula piederīgajiem. Un viņš sāk lādēt Dāvidu. Ej ārā, ej projām, tu asinskārais vīrs, tu ļaundari. Absaloms tev no troņa gāzis. Lielais Dāvids slēpjās krūmos. Un viens no Dāvida vīriem, Abišais, teica, atļauj man noiet tur pāri pie viņa, viņam noraut galvu. Kā viņš uzdrošinās lādēt Izraēla ķēniņu? Taču pasieties uz Dāvida atbildi 10. pantā. Ļaujiet taču viņam lādēties. Laikam jau gan viņš lāda tādēļ, ka tas kungs viņam būs sacījis, lādi Dāvidu. Kā gan tad drīkst jautāt, kādēļ tu tā dari? Dāvids atkal neaizstāvēja sevi. Viņš uzticēja to Dievam. Un, kad Dāvids atgriezās un nāca atpakaļ, Šimejs nāca lūgt Dāvidam piedošanu. Un Dāvidam atkal bija iespēja viņu sodīt, un atkal tas bija viss, ko viņa vīri teica. Ja? Tev bija jāsoda viņš. Bet viņš parādīja žēlstību. Viņš viņu nesodīja ar nāvi. Tā ir lēnprātība. Un, protams, Jēzus, Mateja 11:29. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Jēzus ir vislabākais piemērs lēnprātībai. Jēzus teica, esmu nācis no debesīm, lai darītu nevis to, ko es gribu, bet to, ko grib tas,
kas man ir sūtījis. Filipiešiem 2:5 mēs lasām, savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzū, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs, un cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Un vēl pēdējais jautājums. Kā es varu kļūt lēnprātīgs? Kā es varu mācīties lēnprātību? Pirmkārt, Galatiešiem 5:22 ir teikts, lēnprātība ir gara auglis. Tā nav īpašība, ko mēs varam iemācīties pašu spēkiem. Katram kristietim ir jāpārmeklē sevi un jāpārbauda, vai mēs esam lēnprātīgi, vai es redzu šo gara augli savā dzīvē. Un otrkārt, mums ir jāmācās no Jēzus. Jēzus teica, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Studē Jēzus dzīvi, lasa evaņģēlijas, mācies lēnprātību no Jēzus. Sveitīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Kāds ir apsolījums tiem, kuri ir lēnprātīgi? Pirmkārt, sveitīgi ir lēnprātīgiem. Atcerieties, mēs runājam, ka šo vārdu mēs varam tulkot kā sveitīgi, kā laimīgi, kā svētlaimīgi. Tikai tie, kuri ir lēnprātīgi, ir sveitīgi. Tikai tie, kuri ir lēnprātīgi, ir laimīgi. Un tikai tie, kuri ir lēnprātīgi, ir patiesi svētlaimīgi. Un otrkārt, jo tie iemantos zemi. Dievs bija apsolījis Izraēla tautai zemi. Un Dievs sākotnējais apsolījums sniedzās līdz pat Eifrates upei uz austrumiem. Šodien, ja mēs paskatāmies, kur atrodas Izraēla, tad viņi pat neatrodas tam sākotnējam apsolījumam. Kristū mēs iemantojam ne tikai šo apsolījumu, bet visas lietas. 1. Korintiešiem 3:21 mums ir teikts, tādēļ neviens, lai nelielās ar cilvēkiem, jo viss ir jūsu. Vai tas būtu Pāvils, vai Apols, vai Kēfa, vai pasaule, vai dzīvība, vai nāve, vai tagadējās, vai nākamās lietas, viss jums pieder. Visas lietas ir mūsu, un vienu dienu mēs patiesi iemantosim visu zemi. Kāpēc mums ir vajadzīga lēnprātība? Mums ir vajadzīga lēnprātība, jo bez tās mēs nespējam uzņemt Dievu vārdu. Jākab 1:21 ir teikts, ka tāpēc nolikdām visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā uzņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Tikai lēnprātīgi cilvēki spēja uzņemt un pakļauties Dieva vārdam. Un ja tu nevari uzņemt Dieva vārdu, tu nevari būt glābts. Un otrkārt, mums ir nepieciešama lēnprātība, lai mēs spētu liecināt par Kristu. 1. Pētera vēstulē 3:15 ir teikts, bet turiet kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami ar vien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerību pamatu jūsos. Tomēr gan ar lēnprātību un bijību, paturot labu sirdsapziņu, lai kur jums ceļ neslavu, top kaunā tie, kas nopeļ jūs labo dzīvi, iekš Kristus. Lēnprātīgi, lēpni cilvēki nebūtu efektīvi Kristus liecinieki. Mums ir vajadzīga lēnprātība, lai mēs būtu glābti. Mums ir vajadzīga lēnprātība, lai mēs spētu uzņemt Dievu vārdu. Mums ir vajadzīga lēnprātība, lai mēs spētu liecināt. Mums ir vajadzīga lēnprātība, jo tā nes Dievam godu.